Jā, Tauta Latvijā. Skatāties, mēģināšu tūlītās, ja izdosies, noķert vienu mašīnu. Jā. Skatāties, mēģinu ķert vienu mašīnu, jums parādīšu, kas ko, kā, kāpēc. Tā. Es ceru, ka es nekļūdījos. Viena mašīna atbrauca uz vienu vietu. Varbūt es kļūdījos, bet tūlīt paskatīsimies, redziet? Skatāties. Varbūt es kļūdījos, bet man liekas, ka šeit iebrauca viena mašīna. Tā, skatāties. Tā, skatāmies. Varbūt es kļūdījos, bet... Tā, skatāmies, slimnica, Jelgavas slimnica. Jelgavas slimnica tā ir, jā. Jā, un pareizi, tas ir morga. Jā, Tauta Latvijā, tas ir morga. Morgs, kā mēs sakām, morgs. Nu jā, un redziet, tur ved projām līķi. Redziet. Pielikšu, varbūt palielināt, izdosies, re, kur ved projām līķi, jā. Redziet, tas ir priekšticīgajiem, lai jūs redzētu, redziet, kur ved projām, kur līķa mašīna, kapsētas šitā, jā. Redziet, kur krāmē iekšā. Es tur, protams, negribu, lai mani tur baigi piečiko, ka es filmēju, bet. Tātad redziet, reku ir abedīšanas biroja mašīna. Jā, abedīšanas biroja mašīna. Un tagad nevaru saprast, atveda līķi vai tur guļ uz nestuvēm. Rekur guļ uz nestuvēm, tikai kājas spīd ārā, ja? Tauta Latvijā, nu redziet. Nu jā, rekur uz nestuvēm. Guļ līķītis. Varbūt izdosies saprast, ko ar viņu tagad dara. Redziet, ticīgie, katru dienu Jelgavā nomirst, jā, katru dienu Jelgavā mirst un nomirst un aiziet dvēseles uz elli, jā, Tauta Latvijā, jums jāsaprot, jā, redziet, tā, nu jā, tas kaut kāds morga darbinieks ar vēl iegāja, jā, reku tur, redziet, kur tur, jā, tur, tagad kaut ko sazvanās, bet katrā gadījumā reku uz nestuvēm guļ līķis kaut kādā zaļā maisā, zaļā plēvē. Jā, tā kā Tauta Latvijā, redziet, kā tas viss notiek. Tā kā, lūk, un ticīgie mēs nesludinam evaņģēliju, vai ne? Mēs nesludinam rekā, vai ne? Cilvēki aiziet dvēseles uz elli, reku ir, lūk. Tāpēc es skrēju to busiņu ķert, lai jums visiem parādītu. Reku ir morgs, reku guļ svaigs līķītis, jā. Dvēseli, kas ir nomirusi bez Jēzus, viņa ir ellē, Tauta Latvijā, saprotiet? Tā kā redz, kur ir realitāte, dzīves patiesība, jā, ticīgie. Un tas cilvēks, kas tur jau guļ, viņš ir nomiris bez Jēzus, un viņu vairs izglābt nevar, purgatorija nav. Saprotiet, Tauta Latvijā? Nevar neko vairs izdarīt, ir pa vēlu, saprotiet, ir pa vēlu, jā, cilvēks ir nomiris, redziet, kur guļ, tā kā jums jāsaprot, kad nekā vairs nevar izdarīt, tā kā puišu meitenes, redziet, kā mums te ir, jā, onkolis nāk mani filmē,
Kas lūdzu? Labdienas slimnīcas apsardze. Jūs filmējat kaut ko? Es? Jā, ar telefonu. Nē, tukšs. Jā. Tukšs vienkārši futlāris. Jā. Nē, es saku, jā, ka tukšs futlāris vien no kameras. Jā, man pienākums ir uzzināt. Jā, tāpēc ko jūs šeit darat un ar kādu nolūku? Jā. Slimnīcas apsardze. Man ir pienākums uzzināt, ko jūs šeit darat un ar kādu nolūku. Varat paskaidrot? Tas man ir obligāti jāatbild? Protams, ka nē. Es piefiksēšu jūsu mašīnu un visu un nodošu priekšniecībai. Nē, jūs varat neko neatbildēt. Es neesmu policists. Vienkārši man pienākums uzzināt, kā jūs gribat. Jūs varat neatbildēt, varat atbildēt. Jūs šeit, ko darāt? Tā, pa vienkāršo. Ko jūs šeit darat? Jūs filmējat, fiksējat kaut ko? Jo šitie visi objekti ir ļoti tagad zem uzmanības. Slimnīca un tā tālāk. Mums ir pienākums atnācis no vadības. Tā kā tā. Nu, redzi, kāda situācija ir. To izstāstīšu. Jūs esat fiziska persona, privāta persona? Es... Vai juridiski? Jūs pārstāvat kādu organizāciju? Nu, tāpēc es tūlīt stāstu. Skat, es esmu šobrīd kā privāta persona, jā. Šobrīd kā privāta persona. Jā. Un atbraucu paskatīties, kas te notiek. Nu, es atbildu lēnām, jā? Tad es atbraucu apsīties, kas te notiek. Situācija ir tāda. Svētdienās es sludinu Jelgavā pie Jelgavas vasarsvētku draudzes. Jā. Zini, centrā lielā baltā māja. Visi viņu zina. Liela balta māja ar krustu. Nu. Braucot priekšā no domās. Jā. Nu, vot, tur es sludinu. Svētdienās, jā. Un tiem cilvēkiem, kas tur ir, kas zālē sēž iekšā, jā, nu, nosauksim mani ticības brāļi, cenšos viņiem sludināt, pārmest, teiksim, mana sludināšana ir kā pārmešana par to, ka šie cilvēki, nu, ja mēs visi lasam, reku man ir līdzi redz, jaunā derība, ja? Nu, lūk, ja mēs lasam Bībeli, tad mēs redzam, ka mūsu uzdevums ir iet un glābt pazudušās dvēseles. Un es tiem cilvēkiem parasti sludinu, ja pārmetu, ja ka viņi, to nedara. Un šodien vienkārši gribēju atbraukt apstīties, kas notiek, jo es savā sludināšanā pieminu, kad nedēļas laikā Jelgavā nomirst tur tik un tik cilvēki. Jūs viņiem nepasludinājāt evaņģēliju, ja? Tie cilvēki nedzirdēja, jo saskaņā ar Bībeles mācību ir tā, ja cilvēks nedzird vēsti par Jēzu. Nu, lūk, tātad, bībeliska doktrīna ir tāda, ja, kad Dievs ir radījis cilvēkus un devis cilvēkam dzīves laikā, 60, 70, 80 gadus, ja redz mani 56 jau, ja, un mums ir Dievs devis, komandu atgriezties no grēkiem, ja nē, mēs nomirstam, ja nomirst, reko cilvēkus, piemēram, zārka morga mašīna aizved, viņu aprok zārkā, bedrē, nosauksim, a Bībele saka, nē, cilvēks ir ar garu, ar dvēseli, kur paliek tā, un Bībele saka, ir debesis un ir elle, un es tāpēc baigi dusmīgs esmu uz saviem ticības daudziem brāļiem, tā dusmīgs, ja, ka viņi neko nedara. Piemēram, vakar es pilsētas pasāžā, centrā, sludināju evaņģēliju stundu. Es darīju to, ko Bībele saka, ja. Šie ticības cilvēki sanāk kopā svētdienās, tur es viņiem saku garīgi masturbē onanē, es tā arī skarbo runāju, ja. Un viņi nedara to, ko Bībele. Un tāpēc viņu, neteiksim viņu dēļ, bet daļēji es viņiem saku, atbraukšu jums uztaisīšu sižetu par līķiem, par morgiem, reku nomirušas dvēseles, ja. Tā, nē, tāpēc es atbildu uz to. Nē, draudzi nekādu, bet es esmu kā privē, es tai draudzē kādreiz pats gāju. Tā ir Jelgavas vasarsvētku draudze. Es tur biju. Šobrīd, es tāpēc, jā, bet lai tu saprastu manus nodomus, ka es viņiem atkal kārtējo reizi gribu iebāsta. Nē. Publicēt tādu materiālu, teiksim, jums ir ļoti jāpadomā, vai drīkst vai nedrīkst. Es teiktu, ka jāsaskatīt tādas bildes. Tieši kādas? Nezinu, mirušo cilvēku, piemēram. Kur tur bija mirušais? Ja jūs nefilmējat to, Es nemaz neredzu mirušo. Tur piebrauca mašīna. Es no šejienes manas rakurs rāda mašīnu. Jo tāpēc es nekādus mirušos neredzu.
Jā, bet tāpēc es tā arī pasaku, kāpēc atbraucu, ja, kad es gribēju, lai ticīgie... Sauciet savu vārdu uz vārdu? Oi, davai, nē. Labi, nesauciet, jā. Nu, vārds Andris, okei, bet kas Jelgavā, kas sludinu visiem, es saku, jā. Tur, Lai ir Andris, jā. Jā, vārds man ir Andris, es nemeloju, bet nu, tik sīki nē, jo tā kā es sludinājumā municipālā policija 3 reizes nāca. Un tad viņiem es ID dabūju dot. Jā, municipālais pienāk, nu man viņam ID jādod, nu pats saproti, jā. Bet nu tev es varu vienkārši pateikt, ka man vārds ir Andris un tā. Bet es Jelgavas centrā sludīju, kā krieviski saka, topiju savējiem, kamēr ir cilvēki dzīvējam, sludinam, tā kā reko aizved uz kapiem, uz morgu, es saku pavēlu. Nu, vat man tāda sāpe, tāpēc es atbraucu, domāju, un kā skatos mašīna stāv, nu tāpēc es tā arī sabražāli domāju, ko kā, jo es vienmēr svētdienās viņiem... Jelgavas pilsētas slimnīcas teritorijā. Nē, es neko nestrīdos, viss ir kārtībā, es taču netaisos te teroraktu, tāpēc, jā, es braucu projām, jo es to, nu, pirmkārt, es tev kā cilvēkam pateicu, nu, to, ko tu man pajautāji, no sākuma es domāju, vai teikt, vai neteikt, vai vispār apklust, vai braukt prom, vai nerunāt, nu, es mazā diskusijā cilvēcīgi iesaistījos, bet arī, lai tu saprastu, jā, jo man, ja būtu ļaunie nodomi, tad es būtu kā Krisa kaut kur fiksi projām, jā, bet es izstāstu, jā, ka es uz kristietis, saku bībelīte līdz viss, un man ir sāpe par to, ka, jā, ticības brāļi neko nedara ar dzīvajiem, ja, un tāpēc tajā visā piedod, ka tu kā apsargs tik ieķerts iekšā arī, ja, nu, bet, nē, super, visu cieņu, bet es arī atbildu godīgi, ko es darīju, ja, es gribēju ticīgajiem parādīt, ka reku mirušas dvēseles un ķipa, vot, mēs vainīgi, labi, okei, jā. Nu, lūk, tauta Latvijā. Tad redzējāt, es ceru, ka video iet, jā. Redzējāt, pienāca apsargs. Gandrīz vai gribēju teikt cietuma apsargs. Bet nē, pienāca šitas te slimnīcas apsargs, jā, morga apsargs un Nu jā, tauta Latvijā, cik es sapratu, ka viņi atveda to līķi, ja? Viņi atveda to līķi uz šeieni, jo, ja būtu vests projām zārks, var jau būt, kamēr mēs runājām, viņi arī kādu zārku iekrāva aizveda, nezinu, bet jebkurā gadījumā viņi, jā, pagaidiet, tauta Latvijā, man te iet uz visām pusēm. Te vēl video arī rakstās šinī kamerā. Labi, tā kā tauta Latvijā es uz 2 kamerām tagad stāstu, šito es slēdzu ārā.